Tavs ķermenis var dzirdēt gaismu, un lielākā daļa cilvēku šo signālu pilnībā ignorē. Sarkanās gaismas terapija nav maģija un nav solārijas. Tā izmanto sarkano un tuvo infrasarkano gaismu, kas nav UV, neiededzina ādu, bet var sasniegt virspusējos audus un dot šūnām maigu stimulu darboties gudrāk. Viens no galvenajiem mērķiem ir mitohondrija, tavas šūnu mazās enerģijas fabrikas. Pētījumos to saista ar ādas kolagēna atbalstu, mierīgāku iekaisuma reakciju, ātrāku muskuļu atjaunošanos pēc slodzes un pat labāku sajūtu vakarā, ja to lieto konsekventi un pareizā devā, jo vairāk gaismas nenozīmē labāk. Iedomājies, pēc darba, pirms telefona skrolēšanas un vēlā treniņa, tu apsēdies uz 10 minūtēm pie paneļa, elpo mierīgi, atslēdz ekrānus un dod ķermenim signālu pārslēgties no stresa uz atjaunošanos. Gribi vairāk praktisku, zinātnē balstītu veselības triku bez liekas sarežģīšanas? Ieskaties profila bio.